ABS – maģija, kas novērš izslīdēšanu un glābj dzīvības tavā automašīnā. Sveikas, inženieru mammas! Šodien mēs atklāsim tehnoloģiju, bez kuras daudz negadījumu beigtos pavisam citādi. Vai esi kādreiz nonācis ārkārtas situācijā, kad nācās spēcīgi nospiest bremzi un automašīna vienkārši paklausīja, apstājoties taisni, bez nekontrolētas izslīdēšanas? Redzi, šī maģija nav nekāds brīnums. Tā ir tīra inženierija, un tā ir nosaukums – ABS, jeb pretslīdēšanas bremžu sistēma. Bet kas tieši ir ABS un kāpēc tas ir tik svarīgs drošībai? Lai to saprastu, mums jāatgriežas nedaudz atpakaļ un jāpadomā, kā darbojās parastās bremzes un kādas bija to lielākās problēmas. Iedomājieties, ka jūs braucat un pēkšņi jums strauji jābremzē. Kāda ir jūsu pirmā reakcija? Spiest bremžu pedāli ar visu spēku, vai ne? Automašīnā bez ABS šāda rīcība gandrīz vienmēr izraisītu riteņa bloķēšanos, īpaši uz slideniem ceļa segumiem. Kad riteņi nobloķējās, automašīna zaudēja saķeri ar ceļu un līdz ar to arī vadāmību. Jūs mēģināt pagriezt stūri, bet automašīna turpina braukt taisni, slīdot bez apstājas. Tieši šīs kritiskās problēmas risināšanai tika izstrādāta ABS sistēma. Bet kā sistēma spēja novērst riteņu bloķēšanos, saglabājot transporta līdzekļa kontroli pat ārkārtas bremzēšanas laikā? Noslēpums slēpjas īpaši ātrā dejā starp sensoriem un automašīnas elektronisko vadības bloku. ABS neļauj riteņiem bloķēties, jo tas modulē bremžu spiedienu katram ritenim atsevišķi, tūkstošiem reižu sekundē. Bet kā automašīna zina, ka kāds ritenis tūlīt bloķēsies? Te tālāk nāk ātruma sensori. Katram tavam automašīnas ritenim ir neliels sensors, kas nepārtraukt uzraug tā rotāciju. Straujas bremzēšanas laikā, ja viena riteņa rotācija samazinās daudz ātrāk nekā pārējiem, bet tuvojas nullei, kamēr transporta līdzeklis vēl kustās, sistēma saprot, ka šis ritenis drīz nobloķēsies. Tiklīdz sensors konstatē šo stāvokli, tas nosūta signālu uz elektronisko vadības bloku ABS ECU. Kas ir šīs sistēmas smadzenes? Un ko šīs smadzenes dara, saņemot šo informāciju? ABS ECU tad sāk darboties. Tā vienkārši neatlaiž bremzi. Tā ļoti ātri veic bremžu spiediena atlaišanas un pielietošanas ciklu tieši tam konkrētajam ritenim. Iedomājieties to tā, it kā jūs manuāli pumpētu bremžu pedāli, tikai tūkstošiem reižu ātrāk. Tūkstošiem reižu ātrāk, ja? Lógica, algo impossível. Jūs pumpēt. Tas tiek darīts ar hidraulisko vārstu palīdzību, kas var samazināt, uzturēt vai palielināt bremžu šķidruma spiedienu katra riteņa suportā. Šīs process novērš pilnīgu riteņa nobloķēšanos, ļaujot tam turpināt griezties pat ja lēni. Bet kāpēc ir tik svarīgi, lai riteņi turpina nedaudz griezties? Kāda ir priekšrocība, ja ritenis griežās, nevis ir nobloķēts? Galvenā būtība ir tāda, ka, lai tu varētu pagriezt stūri un vadīt automašīnu, riteņiem ir jāgriežās. Nobloķēts ritenis ir kā slēpe uz sniega. Tas vienkārši slīd tajā virzienā, kur dodas automašīna. Modulējot spiedienu un novēršot riteņa nobloķēšanos, ABS nodrošina, ka riteņi saglabā noteiktu saķeres līmeni ar ceļu. Tas ļauj jums saglabāt kontroli pār stūrēšanu. Un, kas ir ļoti svarīgi, izvairīties no šķēršļa pat ārkārtas bremzēšanas laikā. Spēja vienlaicīgi stūrēt un bremzēt ir tas, kas padara ABS par nozīmīgu pavērsiena punktu transporta līdzekļu drošībā. Jūs droši vien esat sajutuši, kā bremžu pedāls vibrē, vai dzirdējuši dīvainu troksni straujas bremzēšanas laikā ar ABS. Tas ir normāli, un tas nozīmē, ka sistēma darbojas. Tas norāda, ka vārsti ātri modulē spiedienu un sensori veic savu darbu. Daudzi cilvēki nobīstās no šīs sajūtas un pat atlaiž bremzi. Bet pareizi ir saglabāt stingru spiedienu uz pedāļa, lai sistēma turpinātu darboties. ABS vēsture ir aizraujoša. Lai gan ideja par pretbloķēšanas sistēmu pastāvēja jau kopš 20. gadsimta sākuma, sākot ar pagājušā gadsimta 70. gadiem, tehnoloģijas sāka kļūt piemērota vieglajām automašīnām, pateicoties progresam elektronikā. Tādi ražotāji kā Bosch
bija būtiska loma sistēmas izstrādē un popularizēšanā. Sākotnēji tas bija luksusa priekšmets, taču tā efektivitāte negadījumu samazināšanā padarīja to par standarta drošības aprīkojumu un daudzās valstīs pat obligātu. Bet kas ir tās citas sistēmas, pa kurām mēs dzirdam? Piemēram, vilces kontrole un stabilitātes kontrole. Vai tās ir saistītas ar ABS? Jā, ABS ir pamats daudziem citiem drošības sistēmām. Piemēram, vilces kontrole, TCS vai ASR izmanto tos pašus ABS riteņu sensors, lai novērstu riteņu izslīdēšanu pātrinājuma laikā. Ja kāds ritenis sāk griezties ātrāk nekā pārējie, TCS samazina motora jaudu vai pielieto bremzi pie šī riteņa, lai tas atgūtu saķeri. Savukārt elektroniskā stabilitātes kontrole, ESC vai ESP, ir vēl sarežģītāka. Tā izmanto informāciju no ABS sensoriem, kā arī citus sensorus, kas mēra transporta līdzekļa rotāciju un stūres rata pozīciju, lai noteiktu, vai automobīls drīz varētu zaudēt kontroli līkumos vai straujos manevros. Ja automobīls sāk slīdēt ar nepietiekamu vai pārmērīgu pagriežamību, ESP uzliek bremzes uz konkrētiem riteņiem, lai koriģētu trajektoriju un atgrieztu transporta līdzekli kontrolē. Tas nozīmē, ka ABS nav tikai bremžu sistēma, bet gan visa aktīvās drošības tehnoloģija kopuma mugurkauls. Ir svarīgi uzsvērt, ka, lai gan ABS ir lieliska sistēma, tā nespēj darīt brīnumus. Tas palīdz saglabāt virziena kontroli un samazināt bremzēšanas ceļa noteiktos apstākļos. Taču tas neapiet fizikas likumus. Ja jūs braucat pārāk ātri, asā līkumā vai uz seguma ar ļoti zemu saķeri, fizikas likumi joprojām būs noteicošie. Tas ir rīks, kas palīdz vadītājiem kritiskās situācijās, nevis atļauj braukt kā brāja pa ielām. Bremžu, riepu un piekaras apkote joprojām ir būtiska transporta līdzekļa vispārējai drošībai. Tāpēc nākamreiz, kad nospiedīsi savu auto bremžu pedāli un sajutīs to kontroli, atceries. Tā nav maģija. Tas ir daudzu inženierijas un tehnoloģiju sasniegumu rezultāts, kas klusi strādā, lai nodrošinātu visu drošību uz ceļa. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis, uzspier patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un ja esi ziņkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Un kā ar tevi? Vai esi kādreiz sajūtis, kā ABS darbojas ārkārtas situācijā? Vai varbūt tev ir kāds stāsts, kāds tev ir palīdzējis? Atstāj komentāros, jo es vēlos uzzināt. Šeit blakus ir 2 interesanti video, kurus tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un ja vēlies mūs atbalstīt, atstāj savu patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā tas ir inženierijas mīļotāji. Liels apskāviens un tiekamies nākamajā video!